Viņam sākas krampi, mākslīga koma, un no tā viņš neatgriezās. Manam dēlam tagad ir jau 25 gadi. Viņš saslima, kad viņam bija nepilns 12. Bija vesels bērns un palika pavisam slims. Tā kā viņam ir zems tāds apziņas līmenis, viņš ar mani normāli komunicēt nevar. Es ar viņu, protams, runāju, lasu viņam. Neiroloģiskajiem slimniekiem ir grūti, jo viņam nav vienas zāles. Viņš man dzer 3 pretepilepsijas zāles. 2 no viņiem ir apmaksātajā sarakstā un valsts apmaksā tas iegādi. Tikai viena zāles ir tiem, kuri nav tā apmaksātajā sarakstā. Un viņi maksā 160–170 eiro tagad. Dārgas zāles man Ziedot LV palīdz iegādāt, jo mēs saņēmām 2 reizi jau atteikumu no Nacionāla veselības dienesta apmaksāt tieši šitas zāles dārgas. Kā visiem ir bērni, viņi visi cilvēki pavada laiku ar saviem bērniem un liekas, ka tas ir pilnīgi normāli un nekas īpašs. Bet ja tev pēkšņi bērns saslima, tu saproti, ka tas, kas bija ļoti īpašs. Tagad tā nav un laikam nebūs.